Kuri no jums paceliet rokas, kuri zina, kāds ir jūsu mājas uzkrājums? Nu tā precīzi. Nu tā. Diezgan daudz no jums to mājas darbu nav izpildījuši. Vismaz tā teiktu asociācija mājoklis, viņu pārstāv, jo viņi teikt, ka tas ir viens no pirmajiem darbiņiem, kas ir jāizdara, lai jūs varētu zināt, kurš tad ir tas īstais boss. Kas ir boss? Viņu izpratnē neviens cits kā labākā Dats mums to nepastāstīs. Dats, laipni lūgt apakaļ uz skatuves. Nu tad mēs visi esam ļoti ieintriģēti, kurš tad ir tas lielais īstais boss un kā ar to bossu sadraudzēties un sadzīvot. Jā, tā tad boss un uzkrājuma veidošana ir šis temats. Un jāsaka tā, ka vienlaikus es ne tikai vadu asociāciju mājoklis, kas ir lielākais daudzdzīvokļu mājokļu pārstāvošā organizācija, bet es esmu arī pārvaldnieku izglītības iestādes viena no lektoriem un arī direktore. Un man ir tā iespēja sajust un saprast to pārvaldnieku, kuri dodās pēc kvalifikācijas, un diezgan mācības ir jaudīgas, gan arī 1000 stundas, ja, 960 stundu garumā, lai iegūtu 4. kvalifikāciju, un kur ir vislielākā problēma, par ko parasti var just, ka ir vislielākā neskaidrība, un pārvaldnieki, kuri atnākot arī pēc daudzu gadu pieredzes, viņi atnāk un saka, bet šo mēs īsti nesapratām, šo mēs nezinājām. Tātad nav nekādu šaubu, un mēs to zinām, un šodien pietiekam daudz par to esam runājuši, ka būtībā īstenais mājas boss, ja, kuram ir vara, spēks un lemšana, ir dzīvokļu īpašnieku kopība ar vienu noteikumu, ja viņi spēj vienoties par lietām vairākumā. Tātad 50% plus viena balss. Tātad tas dod to juridisko spēku, ja, to lemtspēju, un kopība iegūst savu bossa absolūto statusu. Par to šaubu nav. Ja. Kopība šobrīd varbūt vēl neidentificēts subjekts, ņemot vērā, ka šobrīd ļoti mājokļu politikas veidotāji domā par to, ka gan palielināt pārvaldnieka iesaisti dažādos procesos, kas attiecās arī uz kopības lomu, gan arī domā ļoti nopietni par kopības identifikāciju. Un tas ir kaut kas tāds, kas šobrīd jau kustās arī pa valdības kaiteņiem, tā ka varētu būt, ja, ka drīzumā tas nāks arī ar tādu juridisku rezultātu, bet šobrīd ir jāsaka, ka boss pieņem lēmumus attiecībā uz kopīpašuma daļu. Tātad, ja mēs saprotam, ka dzīvoklis sastāv no atsevišķā īpašuma un kopīpašuma daļas, tad kopīpašuma daļa ir tā, par kuru ir jātur rūpi visiem kopā, vai ne? Visiem kopā. Ja? Tātad ir vesela virkne ekskluzīvās kompetences jautājumu, kuros var piedalīties tikai un vienīgi pati kopība. Un viņa pat nevar pilnvarot. Jūs redzat, cik arī interesanti arī, ka šobrīd nav pat variants, kur kopība nevar savus ekskluzīvās kompetences jautājumus, piemēram, nodot pārvaldniekam. Nevar. Daudzkārt man ir nācies sastapties ar dažādiem pat mazliet kurioziem, kur pārvaldnieks ir iestājies kopības ekskluzīvās kompetences vietā un pēkšņi saka, kāpēc gan elektronisko sakaru komersants uz jumta nevarētu uzlikt antenu? Kāpēc man tas būtu jāprasa dzīvokļu īpašnieku kopībai? Tu taču, es kā pārvaldnieks, es taču esmu pietiekami jaudīgs, es to varu izdarīt. Un šīs lietas nereti nonāk pat līdz civiltiesiskiem strīdiem, jo pārvaldniekam nav tāda tiesība iestāties. Tas parāda to bossa lomu, tikai kopība ir tiesīga iestāties tādos ekskluzīvās kompetences jautājumos. Runājot par svarīgāko bossa uzdevumu, mēs saprotam, man liekas, Kedars uzreiz teica uzkrājums, tātad finanses, kas ir jānodrošina, lai varētu pārvaldīšanas uzdevumu kā tādu vispār veikt, ir jābūt finansējumam. Tas ir skaidrs un tas ir likumā ierakstīts. Taču viena lieta, ir pati svarīgākā lieta, kas ir bossa pārziņā, ir dot pārvaldīšanas uzdevumu. Jo pati kopība varbūt nav tik kompetenta. Un nevēl, ja mēs paskatāmies, lai 4. kvalifikāciju, jeb minimālo kvalifikāciju iegūtu pārvaldnieks, viņam ir jāmācās turpat 1000 stundas. Ja? Tas ir milzīgs laika posms, un tiešām tur ir jāiegūst dažādas zināšanas. Pa horizontāli likumdevējs ir teicis, ka pārvaldniekam ir jābūt vispār augstākai izglītībai, jo viņš taču pārvalda svešu lietu. Tāpēc bossam nekas nav svarīgāks kopībai, kā pārvaldniekam dot pārvaldīšanas uzdevumu un tajā brīdī nodot arī to atbildību,
ja, kas attiecās uz mājas pārvaldīšanu. Tātad tas ir pats svarīgākais uzdevums. Ja mēs runājam vispār par attiecībām, ja, pārvaldnieka un kopības, ja bosa starpā, tad tās ir uzticībā balstītas attiecības un nekā citādi. Un vienmēr saviem studentiem es saku, jūsu attiecības nav līdzvērtīgas. Jūs neesat vienādā situācijā ar dzīvokļu īpašnieku kopību pārvaldnieks. Tās nav standarta saistība attiecības, jo dzīvokļu īpašnieki vienmēr ir vājākie, mazāk aizsargātie. Ja? Jo valsts arī viņus aizsargā, taču zinām, patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Ja? Jūs ļoti labi zināt, ka jūs tāpat uzpasējat un uzraugat arī dzīvokļu īpašnieku dažādas intereses, ne? Un aizsargājat. Tā ka šī lieta, kas ir saistīta ar uzticības attiecībām, ir balstīta tātad arī šajās pilnvarojuma attiecībās. Un pārvaldnieks, jau 2 gadi kā, ja, likumā grozījumi, ka pārvaldnieks tajā brīdī, kad viņš ir paņēmis pārvaldīšanas uzdevumu un dzīvokļu īpašnieki viņu ir iedevuši, viņš kļūst par likumisko vietnieku. Likumiskais vietnieks, vārds likumisks, jūs jau saprotat, ko tas nozīmē. Tas ir kaut kas ļoti svarīgs. Likums ir iedevis spēku pārvaldniekam kļūt par pārvaldnieku, par kopības, ja bosa vietnieku. Ja? Tas ir svarīgi. Un šīs attiecības ir reizēm arī tāds kā katalizators un reizēm tad, kad asociācijā mājoklis griežās dažādi jautājumi, dažādi cilvēki ar dažādiem jautājumiem, viņi prasa, sakiet, kā es varu zināt, ka pārvaldnieks pārvalda māju labi? Tad es jums saku, tad ir obligātās pārvaldīšanas darbības tā un tā un tā un tā. Viņš saka, jūs man stāstat par obligātām, bet pasakiet, kam noteikti ir jābūt, lai es uzticētos savam pārvaldniekam. Es saku, laika gaitā es tādu īsts varbūt uzmetumus esmu izdarījusi, bet man šķiet, ka jums noteikti pašiem nav šaubas, ka ja mājā ir sagatavots ilgtermiņa darba uzturēšanas plāns vismaz 3 gadiem uz priekšu, jūsu pārvaldnieks izpilda likuma nosacījumus, jo viņš plāno, tātad saulaicīgi plāno darbības. Uzkrājumi tiek veidoti uz plānoto darbu pamata. Tas nozīmē, ka ir vispirms ir plānotie darbi, un tikai tad ir saruna par uzkrājumu, nevis otrādi. Ja? Vismaz reizi gadā atskaitās, kā tad ne. Ja? Tad likumdevējs teica, ka vispār būtībā ir 2 reizes gadā. Vienreiz tad, kad tu dod oferti rudenī, un otrais tad, kad tu pavasarī atskaities, kā tev ir gājis. Labs pārvaldnieks ir tas, kurš informē dzīvokļu īpašnieks par to, kādā tehniskā stāvoklī ir viņa māja. Vēl joprojām es sastopos ar situāciju, kur pārvaldnieki saka, dzīvokļu īpašnieki nav nobalsojuši par to, ka ir jāveic mājai tehniska apsekošana, uz ko esmu vienmēr ļoti apjukusi un apmulsusi un saku, tas nevar būt. Jo mājas fiziska uzturēšana un saglabāšana nav iespējama, ja jūs nezināt, kāds ir ēkas fiziskais stāvoklis, vai ne? Tāda taustīšanās tumsā. Māja tiek uzturēta labā kārtībā. Un te jautājums ir par to, kas ir laba kārtība. Tā ir tāda kārtība, kurā mēs jūtamies labi, kurā mums nav jautājumu pārvaldniekam, jo mēs vienkārši šo labo pārvaldību jūtam ikdienā. Un lemt par jautājumiem un risinājumiem attīstībai, tas ir vēl viens svarīgs lakmusa papīrīts attiecībā uz pārvaldnieku. Jo attīstība ir praktiski lieta, kur šīs lietas pārziņa, ko likumdevējs ir strikti noteicis, tātad nedrīkst pieļaut apdraudējumu iestāšanos, un nedrīkst pieļaut, ka īpašuma vērtība samazinās. Ja? Tātad skaidrs ir viens, ka jādomā visu laiku par attīstību. Ja? Jo, ja nedomā par attīstību, tas īpašums, ko dara, viņa vērtība krītās un viņš sāk degradēties. Un tagad mēs esam pietuvojušies pie tā saucamās finanšu sadaļas. Ja jau boss, un bossa galvenais uzdevums ir dot pārvaldīšanas uzdevumu, bet ar pārvaldīšanas uzdevumu vienlaikus dot finansējumu, tad ir vēl viena lieta, par ko noteikti ir jāzina, un starp citu, redzot arī, cik daudz rokas pacēlās, mazliet tomēr es samulsu, jo uzkrājuma fonda mērķis ir mājas pienācīga pārvaldīšana. Jūs nevarat pārvaldīt māju, ja mājai netiek veidots saulaicīgi uzkrājums. Un galu galā uzkrājuma fonda mērķis ir arī mājas kvalitātes saglabāšana visā tās eksploatācijas laikā. Jūs taču droši vien zinat, kā mēs parasti visi igņojamies. Tad, kad
kāds lāpa bedrītes. Vai ne? Mēs sakām, taču nelāpīt tās bedrītes, cik vienreiz paņemt un kārtīgi uzliekt asfaltu. Šis ir tas jautājums par kvalitātes saglabāšanu visā tās eksploatācijas laikā, ka mēs domājam, tātad par māju, kā par objektu, kuram ir saulaicīgi plānojami darbi, jo tas ir arī saistīts ar optimālu darba metožu izvēli. Un trešais uzkrājuma fonda mērķis ir nepieļaut apdraudējumu iestāšanos. Ja praktiski vispār nepieļaut apdraudējumu iestāšanos ir tas karoks, ar kuru katram pārvaldniekam ir jāpārvalda māju. Ja? Viņam ir jāstrādā, tātad, ko nozīmē nepieļaut? Tas nozīmē, ka viņš strādā preventīvi. Viņš domā, viņš plāno vairākus gadus uz priekšu, kas mājai vajadzīgs, bet to var izdarīt tikai tad, ja ir skaidra bilde, ja? Un ir šis skaidrība par to, kāds ir mājas tehniskais stāvoklis. Nu ko? Ja jau ir mērķi, ir arī uzdevumi. Un uzdevums uzkrājuma fondam ir nodrošināt pakāpenisku finansējumu uzkrājuma darbiem, drošības spilvens un operatīva rīcība ārpuskārtas remonta darbu gadījumā. Ja? Bet runājot par drošības spilvenu, ir jāsaka, ka mājokļu politikas veidotājs šodien vēl to nestāstīja, ņemot vērā, ka tas laikam nav vienkārši jautājums, taču jau 4 gadus atpakaļ, kā ir uzrakstīts jaunais daudzdzīvokļu dzīvojamā māju pārvaldīšanas likuma projekts, kuram paredzama diezgan smaga gaita, un šis likuma projekts jau praktiski paredz un jau ir iestrādāts arī šis drošības spilveni, ja buferi jautājums. Un Igauni ir tie, kuri laikam ir iedvesmojuši un motivējuši arī uz šo jautājumu paskatīties, jau strikti likumā ierakstot. Taču tad, kad es ciemojos kādreiz pie Igauniem par dažādiem pieredzes jautājumiem, tad, kad viņi jautā, kā jums tur ir ar to drošības spilvenu un buferi Latvijā, es viņiem saku, mums ir forši, jo mums taču ir 2 obligātās pārvaldīšanas darbības, kas ir katram pārvaldniekam lieliski jāzina, ēkas fizisku uzturēšanu saglabāšanu, un otrā kāda ir plānošana. Ja? Otrā pārvaldīšanas darbība ir plānošana, organizēšana tātad un uzraudzība. Un operatīvā rīcība ārpuskārtas remonta darbu gadījumos dzīve, bez tā nekā. Kas lemj par uzkrājuma fonda veidošanu? Uzreiz gribu teikt vienu, ka darba plāns ir tas pamatdokuments, uz kuru pamata tiek plānoti darbi, un attiecīgi arī ir skaidrība rodās par finansējumu, kas ir nepieciešams, lai šos plānotos darbus varētu veikt. Vai ne? Un darba plānā vienmēr ir jāiekļauj gan plānotie remonta darbi, gan arī izdevumi neparedzētiem darbiem. Taču situācija, absolūta realitāte šī situācija, kurā dzīvokļu īpašnieki tiek uzrunāti un viņiem jautāts, cik jūs gribat iedot uzkrājuma fondam, ir absolūti nepareiza. Ja? Jo tas noteikti neatbilst uzkrājuma veidošanas mērķim. Tātad šāda pieeja nav pareiza, ja? Un ir svarīgi, ka pārvaldniekam ir šis ilgtermiņa darba uzturēšanas plāns, un šajā plānā tātad ir skaidri no šī plāna ir secināms tātad arī šis nepieciešamais uzkrājuma lielums. Ja? Un tātad kurš veido uzkrājumu, kopība vai pārvaldnieks, atbilde ir vienkārša. Nepieciešamo uzkrājuma apmēru vienmēr plāno pārvaldnieks. Un darba plānā, ja viņš ir iekļāvis visas uzkrājuma veidojušās pozīcijas, tad vajadzētu būt visam tā kā vajag. Jo boss ir tas, kas nodrošina uzkrājumu, lai tiem plānotajiem pārvaldnieka darbiem saskaņā ar apstiprināto darbu pietikt šis finansējums, un absolūti nav nepieciešams kāds īpašs atsevišķs saskaņojums uzkrājuma apmērā, kuram ir tātad jābūt noteiktam darba plānā. Un runājot, kā saka, tādos tiešām par šiem jautājumiem uzkrājums, finansējums un boss, es ceru, ka es mazliet ieviesu jums arī skaidrību, varbūt tiem, kuri arī mazliet šajā visā nebija tā pilnīga skaidrība. Un jāsaka, ka tiesiski skaidra regulējuma trūkums varbūt arī ir viena no lietām, kas mums pietrūkst. Ja? Jo Igauni tomēr ir gājuši ceļu, kur diezgan skaidri ir noteikuši gan šo pārvaldīšanas plānotos pienākumus un atbildību. Bet, lai kā arī nebūtu, īstenais boss ir dzīvokļu īpašnieku kopība.